Labrīt, pirmdienas rītā. Kāda jauka man jūra. Aizsūtu, padalīšos ar jums ar šī rīta sajūtām un ar jūras spēku un varenumu. Kādos vārdos jūs varētu nosaukt jūru? Es to varu nosaukt skaista, stipra, varena, diža, spēcīga. Kādu vēl? Plaša, milzīga. Un tikpat liela vērtība var būt arī dzīve. Tikpat liela, cik jūra. Es jau gaidu, kad varēs iebrist jūrā. Es arī mēģinu iebrist, bet ūdens ir ledaina augsts. Es tādā vēl nemāku ieiet, bet ceru, ka iemācīšos dzīves laikā. Ir kur tiekties, ir kur mācīties. Dzīves mācības mums dzīve pasniedz katru dienu. Vienīgais ir tas, vai mēs to pieņemam un palaižam, vai palaižam gar ausīm. Palaižam garām, jo atkal nav laika, ir jāsteidzās, ir jāskrien. Dienas aplānota pa minūtītēm, vai mēs baudam šo dzīvi. Daram visu ar laimi, ar prieku, mīlestību, sev par prieku, ne jau citiem, bet sev par prieku. Katram ir iespēja baudīt kādu brīdi, un to noteikti vajag atļauties. Labākām sajūtām, labākai dzīvei, savam mieriņam, savam piepildījumam. Ejot, smaidīt, vai ejot nodurt acis, neskatīties ne uz vienu, neskatīties pat uz augšu, uz debesīm, uz mākoņiem, neredzēt, ka tev ceļā ir tik daudz, kā jauka. Novēlu visiem saskatīt, pieņemt, sajust, izjust, iemīlēt šo dzīvi, iemīlēt lietas, ko jūs darat, jo tās lietas, ko jūs darat, tātad, ja jūs viņas darat, tad jums viņas patīk. Ja jums viņas nepatīk, mainiet. Mainiet uz tām lietām, kas jums patīk. Un galvenais, iemīliet visu, ko jūs darat. Vispirms iemīlat sevi. Tas nav viegli. Arī man tagad priekšā ir liela mācība. Un es ceru, es ar to tikšu galā un kādu dienu ar jums par to padalīšos. Lai sanāk, atā!